nezinu, ko rakstīt. Es nesaprotu, kā rakstīt. Testēšana ar pasaku ietver 4 soļus. Bez tā process uzrakstīt pasaku nebūs iespējams. Roka ir smadzeņu turpinājums. Mutiskā pasaka būtiski atšķirās no uzrakstītās. Gudrie parasti saka tā, lai atrisinātu kādu problēmu, kādu situāciju, ir jāaiziet no tās. Ir jāpaskatās no malas. Mūsu uzdevums ir pievērst uzmanību kārtojošiem motīviem. Šis, ko es jums piedāvāšu, tas ir adaptēts. Aizraujošs, tāds interesants tests, kas balstās uz tādu jēdzienu kā radošā darbība. Ja tā ir tāda haotiska, tad tas būs viens stāsts. Ja tanī laukumā ir saskatāma stingra ģeometriska forma, tad tas būs cits stāsts. Mēs esam zemes cilvēki. Un tad, kad mums ir idejas, domas, mēs visu pierakstam, teoriju pierakstam, bet praksē neko nerealizējam, tad tām idejām nav nozīmes vispār. Mums ir no augšas jānoceļ uz leju. Visas domas, visas idejas. Mums jāsazemējās. Mums jāsazemējās un jārealizē. Jo realizēt savus plānus mēs varam tikai zemes plānā. Uz palodas. Jā, redz, kur tā pārēja, starp tavu iekšējo pasauli un ārpasauli. Mēģināšu pārslēgt. Ko lietus dod šai pasaku zemei? Kā cilvēks var iziet no šīs stresa situācijas un kā viņš sev var palīdzēt. Es pie Danājas lietus izskatā, zelta lietus izskatā. Un pateicoties tam, radies Persejs. Šodien sestdienai atbilstošs noskaņojums. Domāt atpūsties, laikam vecums. Vecums, tad ni pri čom. Nē, tas ir kaut kas cits. Zaļa iet pastaigāt pa mežu. Azarts piedzīvojumi dzīvē. Tā, labi. Un dvēsele. Ko prasa dvēsele? Vai jūs dvēselei dodat to, ko tā prasa? Tas nav jaunums, un nekas nav mainījies pa šiem gadiem. Tā. Prasa strādāt. Prāts, ja? Nē, dvēsele. Dvēsele prasa strādāt šāda metodē. Ja, un šeit mēs rakstam vārdu uzvārdu, datumu, vecums, dzīmums, skola vai bērndārs. Agresija kā aizsardzība, agresija kā skaudība, agresija kā atriebība, ja, bailes no agresijas. Tādi detalizēti atbildes mēs fiksējam šeit. Mēs to visu izmantojam kā diagnostiku, kā projektīvo metodiku pasaku terapijā. Te ir darbs tālāk ar stāstu, ar pasacījumu. Paldies, bija vērtīgi. Paldies, Kristīna, jaukas brīvdienas visiem. Paldies. Jā, paldies.